Esiet sveicināti kārtējā virslīgas apskatā. Šoreiz pie manas ciemos Antolijs Kreipāns no Sportavīzes un Edmunds Novicks no Sportcentrs.com. Iesākumā parunājam par vienīgo Latvijas klubu, kas vēl startē Eirokausos. Futbolklubs Ventspils Skonto stadionā uzņem Maccabi Haifa. Spēles gaita līdzīgi tam, ko arī paredzējām. Jā, patiesībā objektīvi jau Haifa ir spēcīgāka komanda un patiesībā es iepriekšējā vakarā biju uz Ventspilnieku treniņu. Nevar teikt, ka komanda būtu kaut kā tā nospiesta vai pārbijusies vai vēl kaut kā. Ļoti normālā noskaņojumā visi darbojās, bet tomēr tā neformāli parunājot, varēja just, ka tāda nedrošības sajūta ir, ka tomēr ļoti labi apzinās, ka, protams, tā nav ne Barcelona, Barcelona, labi, tas nav pat Bundeslīgas vai A-sērijas vidusmēra klubs, bet tomēr tā ir objektīvi spēcīgā komanda, bet te pašā laikā arī nekāds panikas nebija. Mēs vēl ar Ventspils pressekretāru, ar Mišu Karaļovu runājām, ka izdosies nospēlēt neizšķirt un galvenais neielaist vārds kaut vai 0-0. Tas nebūs tas sliktākais iznākums. Galu galā tā arī sanāca, kaut gan jāatzīst, ka viesiem tomēr bija vairāk iespēju gūt vārdus. Ventspilē laikam tādas divas reāli labas iespējas bija, bet pretinieki pa pārlikni trāpīja un pa stabu trāpīja. Tur, zināmā mērā, arī nedaudz paveicās, bet te pašā laikā nebija arī tā, ka varētu teikt, ka notika spēle uz vieniem vārtiem un mums tikai un vienīgi veiksmi palīdzēja nezaudēt. Tā arī nebija. Jā, jāņem vērā, kad Izrēlā vēl čempionāts nemaz nav sācies. Jā, 24. augustā viņiem pirmā spēle kārta tikai. Bet Haifa nospēlēja divas labas spēles ar Lenkoranas komandu, ar Haraznu no Azerbaidžānas. Un tur čempionāts rit un viss notiek, un tomēr kaut kādu spēļu praksi viņi dabūja. Es neskatījos, vai viņi spēlē arī kāds pārbaudas spēles, bet katrā ziņā šeit Haifa jau noteikti bija, un ja vajadzēja būt labākai Maccabi nekā pret Azerbaidžānas kausa finalistu. Viennozīmīgi. Jā, otrā spēle Ventspilniekiem 8. augustā Izrēlā. Ceram uz pārsteigumu. Jāiesit vārti. Viss ir ļoti vienkārši, jāiesit vārti. Ir vēl viens variants, protams, 0-0, papildu laiks, tad 11 metri, un varam kaut divus atsit, un ejam tālāk. Šo neizšķirto Ventspilnieki ir nošauši divus zaķus pirmkārt, kas arī nav mazsvarīgi nopelnījuši Latvijai kādu punktiņu reitingā, kopējā valsts tātad reitingā un krātuvītē. Un otrs, protams, ka palikusi intriga. Cilvēki Latvijā sekošai spēlē ar interesi gaidīs, ja būtu mājās 0-2 vai 0-3, tad jau... Kaut vai 0-1 jau nebūtu tas vairs. Viņi pārspējuši mūsu gaidas, un patiesībā par Ventspilu un arī par Skonto mēs varam būt lepni. Viņi pierādījuši, ka ne visu izšķir futbolā nauda. Tāpat arī Skonto spēlē ar Čehijas Slovanu. Tur arī mēs konkrēti skaitus varbūt nezinām, bet tur vairākās reizēs Slovana ir pārāks, lielāks klubs nekā Skonto. Tāpat arī šeit Izraels klubs ir daudz lielāks un budžeta ziņā naudīgāks nekā Ventspils. Tā abi mūsu klubi cīnās pietiekami cienīgi. Patiesībā visas šīs trīs komandas, Elfsborga, Haifa un Liberece, viņas visas trīs plus mīnus no viena plauktiņa. Plus mīnus viena līmeņa. Dažādi stili, bet līmeņa ziņā viņas liekamas apmēram uz vienu un tā pašu plauktu. Divām no trim izdevās nospēlēt cienīgi, un arī būsim lepni un atbalstīsim Ventspilniekus ceturtdien. Jā, par trešo labāk nerunāsim. Trešo aizmirstam, gaidām Ventspils Maccabi ceturtdien. Ar vārdu gūšanu nesokās arī virslīgā, vismaz tās sākumā. 15. kārtā futbolskola meitu Latvijas universitāte ar Jelgavu. Cīniņš uz nāvi, dzīvību un nāvu 0-0. Es gāju prom no stadiona, un tur viena meitene burtiski kliedz. Viņa viena kompānija kaut kādā Jelgavas atbraukus. Jums tie vārti noburti, laikam nomainiet taču tos vārtus vienreiz. Atklāt sakot, diezgan precīzi. Jo Jelgavai bija Malašenekam vienam pašam kāds 2-3 labas izdevības un vēl tur, katrā ziņā. Bet te pašā laikā otrā puslaika sākumā meti varēja iesist. Vardaņānam bija izgājiens. Vardaņānam bija izgājiens, un pirms tam Gatskalniņš ar galvas mazliet garām vārtiem sita, tur Ikstens mazliet kļūdījās izgājienā, mazliet viņa nokavēja, Gats apsteidza, un būtu meties, tas varēja būt vēl sliktāk. No vienas puses slikti, ka neiesit neuzvarēt, no otras puses, labi, ka tā.
Man šī spēle likās ļoti, ļoti līdzīga, gan arī kā kopija. Iepriekšējās kārtas spēlē arī piedalījās Metelu un cīnījās ar Ilūksti, tikai tur bija mainītās lomās. Arī metieši nevarēja mistiskā veidā būt vārds pret Ilūksti, nerealizēja 11 metru sodastienu, un šeit līdzīgi tikai pretēji Jelgavniekiem bija tomēr, lai gan pareizi Anatolijas teica, ka arī metieši varēja iesast, bet tomēr kopumā ņemot Jelgavu bija vairāk pelnījusi uzvaru, un tur arī treneri to atzina. Bet abās spēlēs 0-0, vārti patiešām noburti, un komandas šīs trīs apakšgala komandas turpina turēties tabulā kopā un turpina spēlēt neizšķirt. Jā, man Velkums metēja. Kanzā 0-0. Jā, bet tā pašā laikā, tas varbūt pat vislabākais, kas tā spēlē varēja būt, bija ļoti laba atmosfēra. Labi, tas stadions ir mazs, jā, bet viss bija pārpildīts, kas varēja būt. Katrā ziņā tas bija kaut kas jau. Tādu atmosfēru gribētos visās virslīgas spēlēs. Lai tur ir 300-400 skatītāji, bet lai ir tā futbola aura un tādu metā savā laukumā norganizē vienkārši lieliski. Jā, ir kaut kas dzirdēts arī par stacionārām tribīnēm šajā stadionā, bet pagaidīsim arī kaut kāds oficiālāks jaunums. 0-0 arī centrālajā mačā. Skonto stadionā, Skonto ar Daugavpils pa 0. Nezinu, cik daudz no tās spēles izdevās redzēt. Principā abi varēja iesist tikpat labi. Atklāti sakot, varbūt to Zviedrijas spēļu ietekmē iespējā, bet es atklāti sakot biju 100% pārliecināts, ka Skonto uzvarēs. Bet no otras puses Skonto, laikam tomēr viņiem sanāca diezgan spraigs spēļu grafiks. Un tas soliņš nav tik garš, jā, un laikam tomēr nedaudz tā svaiguma un spēka pietrūka. Un uz šāda Skonto fona Daugava izskatījās itin pieklājīgi un varēja arī tikpat labi aizvest 3 punktus. Es no savas puses piebildīšu, ka Daugavpilieši arī cīņas par pirmās līdz pēdējai minūtei. Šo zonu arī vēl nebiju tādu redzējis. Viņi arī bija tāda sajūta, ka viņi primārais ir savu vārdu drošību, un viņi pamatīgi kā ķērās rokā koda skontiešiem, ja viņi gāja to. Viņi patiešām kā dzinēji suņi bija visi. Un pilnībā atdeva iniciatīvu, bumbas kontroli 67%, Skonto 33% Daugavai, milzīgs pārsvars, 2/3 spēles bumba bija pie skontiešiem, bet nedaudz arī pārsteidz varbūt Pērties komandas tāds uzbrukuma. Nespēja, jo bumbas bija ļoti daudz, uzbrukumā pazīstami cilvēki, uzvārdi nav jāsauc, arī pēc tam skatīsimies rezultīvākos spēlētājus, redzēsim skontiešu, bet tas, ka viņiem ar to momentu radīšanu bija problēmas, nedaudz pārsteidz. Jā, Daugavpilieši tur izveidoja 2-3 mūrus, bet tik un tā es sagaidīju vairāk, un kas arī pats interesantākais, arī pie šādas bumbas kontrolas sitiena attiecība bija ļoti līdzīga, 12-11, laikam tā. Un vārtu rāmī 2-2. Tātad Skonto, lai ar visu savu milzīgo teritoriālo pārsvaru, tikai 2 reizes prata uzsist pa precīzi vārtu rāmī. Labi bija vārtu stabs, 2 reizes pat vārtu stabs, bet tomēr es sagaidīju arī tāpat, kā Anatolijas noteikti Skonto uzvaru un arī nedaudz vairāk. Piekritīšu arī dienas kolēģis Ilja Paļakovs pareizi, manuprāt, sacīja to, ka nevis Daugava, bet Skonto varbūt spēlēja pārāk piesardzīgi, un tā formācija viņa bija tāda pārāk arī uz drošību tendēta. Varbūt vajadzēja nedaudz arī tādu uzbrukošāku schēmu, jo bija 4, ja nemaldos, pat 5 aizsargi, tātad 3 centra aizsargi, 2 malās. Protams, tie 2 gāja uz priekšu, bet arī 2 balsta pussargi, tādi Juris Laizāns un Aleksandrs Vertovs, kuri nav tomēr tik uz uzbrukumu tendēti. Iespējams, ka arī šoreiz, lai gan Pērtie šogad ir ļoti lieliski rādījis sevi no labākās puses kā taktiķis. Šajā reizē iespējams, ka viņš nenostrādāja līdz galam, varēja būt tas. Tā pieeja spēlē nedaudz agresīvāk, un Skonto bija jāiet uz tiem 3 punktiem agresīvāk. Jā, ja pierēķina spēli Liberecā, tad Skonto 3 spēles pēc kārtas jau nav guvis vārtus. Ventspilī, tad Libereco un tagad pret Daugavpili. Es domāju, ka treniņos Pērti dresēni pa jokam tagad viņus tos, kuriem jāgūst vārti. Pēc spēles viņš gan ļoti veltīja uzslavas, slavēja pretinieku, slavēja savējos, uzsvēra, ka labi, mēs neguvām vārdus, bet mēs arī neielaižam. Ar katru spēli spēlējam labāk un neielaižam vārdus jau kuro spēli pēc kārtas, un 4 ielaisti vārdi sezonā virslīgā, tas viss ir lieliski. Varbūt arī zināmā mērā arī Skonto tomēr neizravās ar uzbrukumiem, baidījās no šiem pretuzbrukumiem, no Kovaļova, citiem ātriem futbolistiem. Galu galā redzējām pēdējās sekundēs, tur Kovaļovs gan arī aizskrēja un iesita. Un bija Gribauskam kļūda. Arī Gribauskam kļūda, bet tur tāpat ir aizsardzība iekrita tā, ka arī viens ir tas, ka tu negūsti vārdus, bet nekā tu nedrīkst aizmirst arī, protams, par aizsardzību. Un Skonto kā tabulas līderi, viņi vienkārši kontrolēja situāciju, turēja bumbu un mēģināja pēc iespējas uzbrukt, bet arī negribēja kļūdīties, teiksim tā. Jā, skontiešiem jāpiemina arī Pauļs Gribausks, lietuviešu vārdsargs atzīts par labāko SMS Kredīt LV virslīgas spēlētāju jūlijā. Domāju, ka
pilnībā jāpiekrīt. Glāba daudz, maz ielaida. Viņš bija lielisks, tāpat arī par Tiraspolu vispār būtībā izšķira pendeļu likteņu, bet personīgi man arī, kad bija jābalso par šo top 3, nācās ļoti grūti, jo virslīgā bija tikai 2 kārtas un bija aicinājums arī ņemt vērā kausa spēles un Eirokausa, un tas viss tā sajaucās. Tas lielā mērā arī izšķira Grybauskam par labu. Tas izšķira viņam par labu, bet bija grūti, teiksim, pirmo vietu es nešaubījos ilku Grybausku, bet par pāriem man bija grūti izšķirt, jo ne visi spēlēja Eirokausos, kā tad, lai es, teiksim, novērtējot futbolistu darbību, kurš nav piedalījies Eirokausos vai kausa izcīņā, tur līderi tika atpūtināti. Bija maz spēļu, dažādi turnīri, dažādi līmeņi, un to visu salikt kaut kādā rangā bija ļoti, ļoti smagi. Bet Grybausks, jā, es uzskatu, ka pelnīti uzvarēja, par viņu arī balsojot. Patiesībā ar Vārtsargu skontieši ļoti trāpījuši. Jā, varbūt ziemā, tā viņš parādījās, kāds varbūt šaubījās. Nav viņš tomēr tik ļoti plaši pazīstams, jā, teiksim. Bet tomēr ir tur arī spēlējis, bet kas viņam man vislabāk patīk, bez visas tās meistarības, bez visa. Man savulaik treneris mācīja tādu elementāru lietu. Vārtsargam uzreiz jājūt saprast pretiniekiem, kurš te ir saimnieks. Vārtsarga laukumā un sodlaukumā. Un Grybausks ar tādu pārliecību visu dara, ka tur nenāc tuvumā labāk. Vēl viens plusiņš Grybauskam arī tāds, ka viņam ir maz darba, skonto lielākoties spēlēs dominē, un tajās epizodēs, kad viņam jāiesaistās, viņš nekad nav augsts, viņš vienmēr gatavs. Šeit velkam paralēlis ar Artūru Vaičuli, Rīgas Daugavas Vārtsargu. Visu cieņu, es gribu arī, lai viņš attīstās un progresē, bet viņam arī nav daudz darba, un kad ir, tad viņš bieži nospēlē nedroši, jo viņš nav tā kā iegājis spēlē. Protams, nesalīdzināsim, Vārtsargam ļoti svarīga pieredze, vecums, Grybausks ir vecāks, tad vairāk pieredzējis, un Vaičulim viss vēl priekšā, bet šajā ziņā mēs ļoti labi varam redzēt atšķirību, ka spēlēt Vārtsargs, kuram ļoti reti jāpiedalās spēlē, vai viņš ir gatavs vai nav gatavs, vai viņš ir pārliecinošs ar savu ķermeņa valodu, vai iedveš mieru, aizsargos vai neiedveš. Tas ir ļoti svarīgi. Ja pirmajās 2 spēlēs neviens vārdu gūms, Ilūks CNSS un Futbola kluba Daugava Rīga sacensībā 2-5, 7 vārdu gūmi. Skatāms futbols brīžiem. Nē, 7 vārtu vienmēr skatāms. Protams, varbūt, ka Ilūks līdzutēji īpaši priecīgi par tādu rezultatīvu spēli arī nebija un nevarēja būt. Kaut gan mājinieki, nosacīti mājinieki guva pirmie vārds, nosacīti tāpēc, ka tur Mihaļģuks tā diezgan skaisti pa tādu lielu loku tādu ierēdīja gumu savos vārtos. Ne tik skaisti viņam, protams, sanāca kā Viktoram Morozam tur vienā spēlē vai tajā Vācijas superkausā Van Buitenam, bet arī pietiekami skaisti. Jā. Vārtu topā viņam jābūt. Vārtu topā viņam būtu jābūt, bez mazo, jā. Bet, ja nopietni, tad tikās 2 dažādu līmeņu komandas, un rezultāts varēja būt citādāks, bet gala iznākums ir absolūti objektīvs. Sitienu attiecībā 27-5, tad Rīgas Daugava 15 sitieni vārtu 4 stūrī, tas ir milzīgs daudzums stūrstiņi, 11-0, Ilūks, nevienu stūrstienu neizpildīja. Tā ka tiešām vienos vārtos un arī nedaudz aprunājos ar Viktoru Dobrucovu un Liepājas Metlurgu treneri, viņš man pajautāja, kāds rezultāts, jo Liepājnieki spēlēja pašā dienā. Un tad, kad es pateicu, ka 5-2, tad viņš teica, ko tad viņi tur florbolu spēlējuši, vai? Bija ļoti izbrīnīts arī. Jā, līdzīgs rezultāts varēja būt arī Dobrucova trenētājās komandas spēlē. Spartaks 1-2 pret Liepājas Metlurgu. Arī šajā spēlē varēja būt tie paši 7 vārti. Ieraugot abu komandu pamatsastāvus, es pie sevis jau tā arī nodomāju, ka būs daudz iespējas, arī gaidīju vēl vairāk vārtu. Būs jautrs futbols. jo jaunieši, cik tur bija vairāk nekā puses spēles dalībnieku zem 21 gada vecumam, tātad 20 vai mazāk, jaunieši, viņi azartiski vairāk skrien uz priekšu un ar pieri sienā un tā, bet tā spēle bija ļoti skatāma, man patika, un vairāk nekā 40 sitienu šajā spēlē, abām komandām ap 20, un ko vēl vairāk skatītājs var vēlēties. Jā, abas komandas izteikti atklāt futbola spēlē, un tur varēja būt arī, uz otru pusi varbūt nē, Liepājas Metlurgam tā varbūt arī to iespēju bija vairāk, bet katrā ziņā ļoti skaists vārds. Valērijas Afanasjevs guva no tālas distances. Jā, uzvaras vārds ar diezgan sarežģītā situācijā, ļoti labi iesita, un Liepājas Metlurgs līdz ar to turnīru tabulu apsteidza Spartaku, pabiedīja to vienu vietu zemāk uz 6. pozīciju. Bet tur, es domāju, šīs 2 komandas tagad vēl tur pamainīsies savām vietām nevienu reizi. Man ļoti patika Spartaka jauniešu spēle, lai gan minēju, ka ieraugot sastāvus jau sagaidīju lielu rezultātu, sagaidīju arī patiesībā Liepājnieku uzvaru, jo tieši Spartaks cieta tās lielākās pārmaiņas, bet tieši šie jaunieši, tie 17, 18 gadus vecie, man patika vislabāk šajā spēlē.
debitēja vārdsargs Roberts Ozols 17 gados. Manuprāt, debitēja ļoti labi, pāris kļūdiņas bija, bet pilnīgi normāli. Ja kāds nezinātu, ka viņam ir 17 gadi nepateikt un ka viņam pirmā spēle. Tāpat Kņūts, aizsardzības spēlētājs Spartakā, arī ļoti fiziski spēcīgs, labi nospēlēja. Arī man patika, bet vislabāk, protams, nospēlēja manās vismaz. Pēc manām domām Jevgeņijs Kazačuks. Jā, viņš spēlē jau no pirmās kārtas, viņš jau tagad gūst rūdījumu, jau ir pieredzējis spēlētājs, bet viņam projām ir 17 gadi. Bet viņš U21 izlasēja, ne? U21 izlasēja, un viņam pilngadība viņam būs, laikam, nākamā nedēļa, pirmdien, no otrdien, tikai 18 gadi apritēs. Viņš uzvarēja šeit spēlē 22 cīņas, ko es apskatījos tajā statistikas modulī. Tas ir fantastiski, arī ļoti redz gadījums, kad viens spēlētājs uzvar tik daudz divcīņu, un pie tam vēl pret Liepājas Metlurgu, kur arī netrūkst pieredzējuši spēlētāji, un kā viņš Marku Zuntneru pieredzējušo vairākas reizes apspēlēja, spēlē ar tādu pārliecību, drošību, un bija, manuprāt, labākais spēlētājs šajā spēlē, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Un šie jaunieši spēlēja, manuprāt, pat labāk un kvalitatīvāk nekā, teiksim, tur Spartaka leģionāri vai kādi nedaudz vecāki futbolisti. Lai gan vecu tur praktiski nebija, vecākiem bija laikam 22. Lio Salvadorietis bija vecākais. Un Kazačuks bija arī komandas kapteinis, 17 gados arī tas fenomenāls. Man arī ļoti jauns vēl, jā, tieši tā tur visi tie. Bet, tur jau tagad mēs runājam vienreiz par Spartaku, ka tie pieredzējušāki aiziet un ka viens no ieganstiem, kā mēs tagad jau zinām, ka galvenais iegansts bija tas, ka viens šo spēli nespēja samaksāt tiem līderiem, jā, bet toreiz, kad tika minēts, ka lūk, par maz uzticis tiem jaunajiem un tā tālāk. Pieredzējuši spēlētāju aiziešanu vai kādu līderu izkrišanu, tas ir kurs ar diviem galiem. Tas ir, protams, slikti vispirms, bet otrs, tā ir iespēja jaunajiem. Un ja viņi nebūtu aizgājuši, mēs neredzētu tos jaunos. Un tu tā nepriecātos par tiem jaunajiem Spartakas spēlētājiem. Patiesībā tas līdz sezonas beigām, ja viņi to līniju izturēs tas Spartaks, tad droši vien, ka mūsu jaunatnes izlases iegūs un futbols kopumā no tā tikai iegūs. Jā, tādu Kazačuku mēs vismaz bijām dzirdējuši. Jā, 17 gadu puikam jau U21 viņu Marians Pahars aicināja un jā, kaut kas ir. Bet tos pārējos, es atklāt sakot, dzirdēju pirmoreiz tādus spēlētājus. Jā, Ventspilnieku mačs gan pārcelts. Ventspils ar FC Jūrmalu spēlēs 25. septembrī. Bet Ventspilnieku treneris Jurģis Pučinskis atzīts par SMS Kredīta LV virslīgas jūlija labāko treneri, arī visai pelnīti. Arī droši vien šeit liela loma bija tam Eiropas kausa kontekstam. Ventspili vispār bez zaudējuma sērija ļoti ilga. Šogad kopš zaudējuma skonto, kad vēl bija ļoti augsts laiks, neatceros, kas bija vai aprīlis vai ļoti agrs maijs 0-3. Kopš tā laika jau 11 spēles visos turnīros viņi nav zaudējuši. Visai pelnīt. Varbūt Pučinskis nav tas treneris, kurš izceltos ar ļoti radošām idejām, ar daudzveidīgu taktisku arsenālu, bet viņš, teiksim, tā spiež uz disciplīnu, uz akurātu spēli, uz stabilitāti. Tas Ventspili ir, un viņš no sava kursa neatkāpjas, tāpēc visu cieņu. Viņš arī nav treneris, kurš ar kādām āršķirībām izceras tāds. Es zinu, ka pāris dienas pirms spēles ar Haifu mēs tomēr Jurģi esam pietiekami sen pazīstam, vēl kopš tā laika, ka viņš vēl Daugavpils Lokomotīvā spēlēja vēl. Bija tāda komanda, Jānis Strēderis trenēja, kādreiz viņa virslīgā pat iekļuva un tā. Un es domāju, neatbild, viņš nevar sazvanīt, domāju, kas, ko. Un tam viņš teica, nē. Pat ja viņiem ir tavs numurs ierakstīts pāris dienas pirms spēles, viņš vienkārši izslēdz. Vienalga, vai tā būtu virslīga vai kas, bet vēl par Pučinski runājot, es domāju, šeit jāskatās, varbūt būtu par skaļu vilkt tādas paralēlas ar Znaraku un Vītoliņu, bet šeit jāskatās kontekstā arī ar Cikanaviču, ar Salu Cikanaviču, jo tomēr tas ir, manuprāt, tāds otrais treneris, kurš paliek ainā, bet kurš ļoti lielu to kolektīvo darbu izdara pārī tieši šoreiz ar Jurģi Pučinski. Jā, un cik es esmu dzirdējis, tad tur tā dueta darbs ir ļoti, ļoti svarīgs tieši no Ventspils puses, cik es esmu dzirdējis. Bet, lai piemestu nedaudz piparus, es tomēr pateikšu, ka ja viņš turpinās vienmēr pieturēties pie savas līnijas un pie šīs taktiskās schēmas stabilās, tad vien agri vai vēlu kāds viņu apspēlēs taktiski. Patiesībā pagājušajā gadā jau tādi gadījumi bija. Dmitrijs Kalašņikovs toreiz ir Liepājas Metlurgu tīri taktiski pāris spēlēs, apspēlē Ventspili. Tā ka arī tas ir līdz reizei, stabilitāte ir labi, bet jāuzmanās. Un tā, apsveicam Jurģi, bet pievēršamies arī konkursam. Pagājušajā reizi konkursa jautājums bija, cik skatītāji ieradās uz futbola klubu Jelgava mājas spēli pret sporta klubu Liepājas Metlurgs. Pareizi atbild bija 650. Tas ir vadoties pēc oficiālā protokola.
Pagaidām neviens vēl stadionos nesēž un neskaita pa vienam. Jelgavā tur nebūtu tik ātri arī nevarētu izskaitīt, jo kur tie skatītāji tomēr apmēram tā arī nāk savi 600–800, tur ir regulāri. Jā, tas ir visu cieņu Jelgavas līdzstējiem. Jā, tūlīt parunāsim arī par nākamo kārtu, bet tā kā Edmunds sen nav bijis studijā. Jā, visu atbildību viņam. Visu atbildību viņam, jāizvēlas viens no pareizo atbilžu iesūtītājiem. Piedodiet pārējie dalībnieki. Es pārbaudīju, lapiņas nav iezīmētas. Lapiņas nav iezīmētas. Citas arī. Tātad šādu kreklu, tieši tādu pašu kā man, iegūst Artūrs Rudzītis. Tā kā ar tevi sazināsimies, gaidi kreklu un uz Jelgavas spēli obligāti. Tev jādodās, par to arī runājam. Varēs vēl dabūt varbūt Jelgavas kreklu. Jelgavas kreklu noteikti var dabūt. Jelgavas vēstures grāmatu. Jelgavas futbola vēsturē. Jelgavā tur daudz ko var dabūt. Jā. Jelgavnieki uzņems Jūrmalas Spartaku. Spartakieši ir favorīti. Bet es domāju, arī būs skatāms spēle. Varbūt nebūs tāda kā ar Liepājas Metalurgu, bet būs skatāma. Jelgavai vajag punktus kā ēst. Jelgavai jāuzbruk, viņiem vienkārši dzīves spiež spēlēt uzbrukumu futbolu. Un es pat nepiekritīšu Matīs, ka Spartaks ir favorīti. Es uzskatu, ka Jelgava ir favorīti, neskatoties, ka Jelgava ir apakšā un Spartaks ir augstāk. Jo, ja skatāmies sastāvu pārmaiņām, Jelgava ir kļuvusi spēcīgāks, Spartaks ir kļuvis vājāks. Lai gan, jā, simpatizē tur jaunieši, lai viņi tur, tā teikt, progresē, un tas ir labi, bet es domāju, ka spēku samēri būs vismaz līdzīgi, ja Jelgava pat būs favorīti kaut vai savu mājas spēles faktoru. Jā. Redzēsim, kā tas būs dabā. Nākamā spēle - futbola klubs Daugava Rīga pret futbola skolu Meta Latvijas Universitāte. Šeit gan izteiktāks favorīts. Teorijā arī izteikts favorīts, un arī redzot pēdējo spēli Ilūkstē, Daugava tika galā pārliecinoši ar vieniem no pastarīšiem, bet atcerēsimies pirmāpļa spēli, tur Rīgas Daugava arī būtībā, es pat atļaušos teikt, nepelnīt uzvarēju un arī izlīdēt savu Radatas aci no 0-1 šķiet, tad izlīdzinājumi pēdējās minūtēs otros iesta. Cerēsim, ka atkal būs tāds īsts Rīgas derbijs un ka Mete izrādīs pretstību, lai mums ir varēs pārbaudīt, cik labi ir atmiņa Rīgas Daugavas futbolistiem. Jā. Un arī treneriem. Jā. Nākamais mačs Liepājā, sporta klubs Liepājas Metalurgs uzņems Skonto. Kārtas centrālais mačs viennozīmīgi. Noteikti ļoti principiāls vienmēr spēles. Jā, varbūt šoreiz tagad Metalurgs nav tāds, kāds tas bija kādreiz, bet tas nemaina lietas būtību. Tas ir Skonto Liepājā, tas vienmēr ir interesanti, tas vienmēr ir ažiotāži, vienmēr ir kaut kas tāds. Tas ir mūsu El Clasico vispār mūsu futbolā, un atcerēsimies arī kausa izcīņu. 3-1 Liepājnieki uzvarēja, turpat Liepājā šogad, un kopš tā laika jau nav tik ļoti mainījušies sastāvi. Liepājniekiem prom ir pamatvārdsargs Dorošovs un uzbrucējs Askerovs, šķiet arī tas arī viss. Pārējie ir Prohorenkos. Jā, pareizi. Bet tik un tā, tas nav tik būtiski, lai Liepājnieki bez šiem spēlētājiem nevarētu cīnīties. Es domāju, tur būs labs karš un pozitīvā nozīmē, laba cīņa. Un es domāju, arī Skonto nedaudz spiedīs ne tikai tas, ka Liepājnieki būs nikni un pret viņiem cīnīsies maksimāli labdēļ, bet arī tas, ko mēs jau minējām, 3 spēles bez gūtiem vārtiem, 2 spēles virslīgā bez uzvaras. Viņam nedaudz slogs būs un atbildība lielāka, ka Ventspils jau tuvojas, var aiziet garām tabulā un vajadzēs 3 punktus, bet, lai pamēģina to izdarīt, būs interesanti spēle. Ar nepacietību gaidām šo maču, bet Daugavpilī viesojās futbola centrs Jūrmala. Arī solās būtu interesants mačs, Jūrmala ar katru spēli ar vien labāk spēli. Jā, bet ja Daugavpils saglabās to savu tādu uzņēmību, noskaņojumu, kas viņam bija pret Skonto, tad patiesībā Daugava ir favorīta šajā pārī viennozīmīgi, bet ne tik izteikti, kā varbūt tas būtu sezonas sākumā, kad Jūrmala patiešām tur uz abām kājām kliboja. Mēs tomēr liktu uz čempionu šoreiz, ka viņiem tur tie 3 punkti jāpaņem šajā spēlē. Jūrmala tabulā atrodas tādā pozīcijā, ka viņiem nav ne īsti iespēja pagaidām celties augstāk un krist zemāk, tāpēc vismaz mans uzskats tāds, ka svarīgāk viņiem šobrīd noslīpēt to savstarpējo sapratni pēc tam, kad bijis tās lielās sastāva pārmaiņas. Un, ar skatu uz nākotni, lai, varētu uzvarēt komandas, kas ir, viņa, svaru kategorijā. Lai gan, protams, arī Daugavpilī var paņemt punktus, bet galvenais slīpēt to spēli, atrast trenerim labāko virknējumu un tam līdzīgi. Jā, noslēdzošais mačs 16. kārtā Ventspilī. Ventspilnieki uzņem Ilūgas CNSS. Šeit arī uzvarētāji varam visai viegli paredzēt. Jā, bet intriga ir, vismaz 2 intrigas. Pirmkārt ir tas, ka komandas
virslīgā tiksies pirmo reizi, jo pirmā apļa spēlē, pareizi atceros, tika pārcelta Latvijas kausas cīņas dēļ. Tā ka pirmo reizi ziemas kausā viņas cīnījās, bet tas neskaitās, skaitām virslīgu. Un otrais Jurijs Gājevs Ilūkstietis tad pamēģinās pret saviem novadniekiem, lai gan cik novadnieku laikam nav neviena Ilūksas komandā, bet vismaz pret Ilūksas komandu, pret savas dzimtās pilsētas komandu. Rezervē varbūt tāds ir, ne? Ir jaunieši, jā, no Ilūksas sporta skolas ir vairāk. Viņi tur piesaka dažas, pareizi, jā, bet jebkurā gadījumā mums interesanti, vai Gājevs apbēdinās savus novadniekus. Es domāju, tur būs starp skatītājiem, viņam pietiekami daudz pazīstamu cilvēku. Varbūt, ka tas pat piesaistīs... Ventspilī spēlē gan. Ventspilī, jā, žēl. Būtu Ilūksas, tad būtu sanākuši skatītāji krietni vairāk, bet, Ventspilī tas... Ventspilī es domāju, ka šī spēle īpaši liela interesi neizraisīs. Ceram, ka tā nebūs tomēr, bet ieskatāmies arī turnīra tabulā. Skontieši, protams, vēl joprojām līderi, pēc tam Daugava Rīga, bet Ventspilī par 2 spēlēm mazāk, gan Eirokaus dēļ, gan kausa. Tā kā visai sarežģīti izsekot. Šādā situācijā jāskatās viena ailīte. Gūtie punkti. Jo tās spēles, kas nav nospēlētas, tajās tie punkti vēl jāpaņem. Mēģināsim to, kas ir komandām. Un tā kā izlīdzināsies, tad arī skatīsimies turnīra tabulā, jo tas man atgādina tādu dubultu grāmatvedību. Punkti, kuri ir, un punkti, kuri varētu būt, ja būs. Vēl tā sauktie zaudētie punkti. Zaudētie punkti, jā. Lai kā, bet objektīvi ņemot, tomēr Skonto un Ventspils ir labākās pozīcijas, lai gan pareizi punkti vēl jāiegūst, bet Ventspilī, teiksim, rezerves spēle ar atliktā spēle ar Ilūksti, it kā jau tomēr būtu jāņem tie 3 punkti, un Ventspils un Skonto ir šobrīd top 2, un tie galvenie šobrīd pretendenti, bet Rīgas, Daugavai, Daugavpils, ir visas iespējas. Nav tur tik lieli tie atstatumi, un spēlēt vēl ir vairāk nekā 10 kārtas. Daudz jāspēlē vēl. Katrā ziņā čempions pilnvars nav nolicis un negrasās nolikt, un arī Daugava arī tagad iepatiksies. Es domāju, viņiem sevi redzēt otrajā vietā turnīra tabulā, un kāpēc, lai viņi nepacenstos pēc iespējas ilgāk tur noturēties. Liepainieki ar Spartaku izskatās, ka cīnīsies par 5. vietu tomēr. Grūti. Viņi katrā ziņā par medaļām viņiem, atklāt sakot, ļoti grūti būs iesaistīties cīņā. Gan Spartakam, gan Liepājas Metalurgam. Kaut gan, paskaties, 1-2 veiksmīgas spēles, kāds no pirmā trīnieka nospēlē pāris neveiksmīgas spēles, un turpat vien viņi ir. Runājot par tabulu, vēl interesanti ir vārtu starpība. 2. līdz 5. vietai vārtu starpība ir no 9 līdz 14, tāda plus 9 līdz plus 14 mērena, un Skonto ir plus 34. Skonto jau uzvar tad grauji, bet bieži ir zaudējis punkts ar Jūrmalu bija 0-0, ar Jelgavu 1-1, tagad ar Daugavu 0-0, Daugavpils Daugava, un tā ka vai pārliecinoši uzvaroja, vai punktu zaudējums, tikmēr Ventspilnieki visus ar vienu vārtu pārsvaru uzvar un turas līdzi. Gandrīz vai kā Grigačaka laikā. Jā. Tā ka visi izšķir punkti, bet, protams, Skonto tādā ziņā ir pozitīvi piesaista līdzstājiem patīk daudz vārtu un skatāma spēle. Bet uzvarētāji un titulu ieguvēji notieksim pēc punktu skaita. Protams, apakšgalā viss bez lielām pārmaiņām. Katrai no 3 komandām vēl joprojām viena uzvara. Un tur būs interesants cīņa. Jā, tur būs, es pat pieļauju, ka starp šīm komandām līdz pēdējai, iespējams pat līdz pēdējai spēļu kārtai būs cīņa par to, lai nepaliktu 10. vietā, un arī, lai 9. nepaliktu. Tieši tāpat kā pagājušajā gadā. Neko labu nesolīt, jo pirmajā līgā tur tā situācija veidojas tāda, ka izskatās, ka Daugavpils mazā Daugava, Gulbeni tomēr tajās pirmajās 2 vietās tā ļoti, ļoti stabili. Rezultīvāko spēlētāju sarakstā arī bez lielām pārmaiņām. Kovaļovam Šabalā pa 10 vārtiem. Jurdis Kalns iekļūs augšgalā 6 vārti. Kādu laiku klusēja Jurdis, kādu laiku Jurdis klusēja, tagad izcēlās ar gūtiem vārtiem. Žēl, ka šajā kompānijā Tvumasi vairs tikai sarakstā ir atrodams, nevis redzams laukumā. Kādu laiku Karašauskas un Šabala ir klusējuši. Atgriežoties pie Skonto, tām nulēm 13 kārtas. Tvumasi varētu nomainīt drīzumā Garcia, viņa komandas biedrs, viņam ir 5 vārti, šeit tabulā nav iekļuvis, bet turpat blakus ir. Tā kā arī, un par Jurģi Kalnu runājot, viņš jāgo vārds, un vēl arī trāpīja pa vārtu stabu, bija ļoti tuvu vēl vieniem vārtiem, pavisam maz pietrūka.
Cerēsim, ka nākamajā kārtā Jurds papildinās savu kontu. Ceram, ka visās spēlēs tiks gūt vārti, nevis tikai divās kā šajā kārtā. Bet šoreiz tas arī viss. Tiekamies ar jums nākamajā apskatā.